Sveicināti! Te atkal Mentālās veselības akadēmija. Un šodien mēs runāsim par sadomazo. Un kopā ar mani psihiatrs Pēters Zālītis. Sveiks, Pēteri! Atkal mēs tiekamies. Sveiks, Aivar! Prieks tevi satikt. Man tevi arī. Klau, par šo jautājumu, par sadomazo, kā ir psihiatrijā par šo tematu? Vai ir kāds zinātnē ir aprakstīts par to? Jā, ir aprakstīts plaši, gari. Jā. Ir veselas monogrammas, ir veselas grāmatas sarakstīts par šo tēmu, jo īsti jau tās statistikas nav, cik jau tie cilvēki ir, jo tas ir kaut kas intīms, tas protams, ir kaut kas, tieši tā, cilvēki, viņi negrib vojerēt vai eksbicionēties, un tad visticamāk, mēs neuzzināsim, kas un kā ir, bet es domāju, tā ir diezgan izplatīta lieta, kas ir saistīta psiholoģiski ar to, ka viens cilvēks izmanto otru un viens vairāk dod, otrs vairāk ņem. Jā. Un tad rodās šī tāda toksiskā veida attiecības. Cits varbūt to dara priekš kaut kāda baudas, piepildīšanas, cits atkal to dara, lai pastiprinātu seksuālās attiecības, jo sadomazohistiskās attiecības mūsdienās var būt arī bez seksa. Jā. Viņas var būt, kā saka, pasūtītas, nopirktas no speciālām kundzēm, kas dod šo prieku, šīs sajūtas savam klientam. Jā. Bet kāpēc tā ir tā, ka, piemēram, pāris dzīvo kopā, ir mīlestība, un tad viņiem ir šie izklaidē, viņi viens otru klapē, viņi viens otru izmanto kaut kādām spēlēm, un otrs pat var gūt baudu no tā, kā viņu sit. Vai tas ir kaut kādā veidā saistīts ar bērnību? Tas var būt saistīts arī no cilvēka specifikas. Jā. Tas var būt saistīts no cilvēka rakstura. No tās dominances, no vienas puses, kad cilvēkam patīk dominēt, viņam patīk pakļaut, viņam ir tas, kā saka, tas īpašais, psihopātiski, mačiavelistiskais raksturs, un viņam patīk valdīt, un tad, ja viņš satiek, saka, tādu personu, kas smaržo atbilstoši, kas ir skaista vēl tajā pat laikā, šis valdonis jau novērtē skaistu, viņam ir zināms. Jā. Vai ir tur kaut kādas fetiša šīs iezīmes, kā saka, tur apģērbs vai vēl kaut kas, tad loģiski rodās šīs sadomazohistiskās attiecības, kas nevienmēr ir saistītas ar klapēšanu, kā tā interesanti pateici. Es kā pieminēju. Jā. Lūk, un tas var būt saistīts arī ar to, ka cilvēkam patīk sāpes. Jā. Ir izmainīti šie centri galvas smadzenēs, kas atbild par to vai citu sajūtu. Un cilvēkam, kuram ir šī doma par sāpēm, viņa atrodas kaut kādā citā galvas smadzeņu vietā, kas varbūt tuvu ir vai ir pat tajā pašā vietā, kur ir centri, kas atbild par baudu. Bet kā tas cilvēks pēkšņi grib šo darīt, pārslēdzās, kā saka, viņam galvā, viņš ir atcetis to galvu, vai kā sākās tas, ka viņam aiziet tas klikšķis, un viņš izdomā, ka viņš vēlās... Kā jau es minēju, viens ir raksturs. Viņam patīk dominēt, viņam patīk pakļaut. Un kā saka, viņš jau to nevar izdarīt vardarbīgi mūsdienu sabiedrībā. Ne uz ielas, bet mājās. Protams, mājās tā ir droša vide, kur tas neaiziet ārpus robežām. Ja viņš to darītu uz ielas ar katru pretīm nācēju, visticamāk, pēc viņa atbraukt policija. Man ir piemērs no laukiem, kad es dzīvoju. Un bija situācija krūmos,
kur cilvēks, pieaugušs cilvēks spēlējās, bet viņi bija pliki, un tur bija, es pilnīgi nesapratu, es biju sīkāks, un pat tāds interesants tas gadījums, es nekad to neesmu. Viņi bija dzēruši? Es nezinu, es neprasīju viņiem, viņi var mani vēl iesaistīt šajās orģijās, jā? Jā. Ok, labi, es tevi saprotu, man arī nepatiktu šī lieta, varbūt grāvī to darīt. Bet par sāpēm vēl minēt. Jā. Ir cilvēki, kas izbauda adrenalīnu, tad, kad viņam iesit vienreiz, viņam, kā saka, gribās vēl, jo viņam aug šie adrenalīns un tam visi sakojošie pārējie neiromediātori, visi, kas ir. Un tad, viņš izjūt baudu no tā, ka tiek sists, jo viņam ir asociācijas, varbūt ir kaut kādi patīkami pārdzīvojumi, varbūt viņš sevi ir atradis tādā veidā kaut kur. Atkal man ir reāls gadījums, kad bija šīs te orģijas, un bija tā... Tu jau tā kā profesors Danulāns, kurš mūžīgi saka, manam kaimiņam... Bet man ir piemēri, ko man tagad darīt? Es izstāstīšu, piemēram, ir tā... Tas ir no personiskās dzīves pieredzes vai kā? Nē, man nepatīk, ka mani sistu. Bet zini, kā ir... Man paziņas draugs bija viņam patīk visādi vairāk varianti, un viņi aizdrāvās savās orģijās tā, ka viņi to otru džeku ar kaut kādu krūmu vai ko sāka tā dauzīt, ka viņš sāka liekt un aizgāja mājās, jo cilvēks aizrāvās. Ja? Viņam notiek kaut kas, es nezinu. Loģiski ir pa pilnam šie gadījumi, kad kāds pārcenšās un pārkāpj robežas. Jā. Viens no tādiem gadījumiem bija tāds, ka Vācijā bija pāris augststāvošs cilvēks, tas bija vesels skandāls, tas bija aptuveni pirms 10-15 gadiem, kur respektīvi bija scenārijs par to, ka fetišā saģērbušies, un sieviete paņēma ieroci, pielika, tā kā pakļaujot, kā saka, iejūtoties savā tēlā, tā kā virzīja vīrieti pret vīrieti ieroci, un tā kā, teatrāli nospieda gaili. Tur bija lode. Tur bija lode. Jā, un viņi nogalināja viņu. Varbūt tāds mērķis bija, varbūt viņi sarunāja, un tad viņi būtu valda. Bet es saprotu, vai ir tā, ka arī cilvēki nonāk slimnīcā, jo pārāk ir paspēlējušies? Ir kaut kādi gadījumi tev zināmi? Vai arī sāk iet pie psihiatra, jo saprot, ka pieņemsim BDSM, viņam rodas atkarība? Zini, kā ir, man jau rodas iespējas klausoties un skatoties un lasot tos visus notikumus, kas saistīti ar mazohistiskām attiecībām, rodas tāds iespējas, ka cilvēki dažreiz tiešām pārāk aizraujās. Jo nāk prātā divi gadījumi. Viens gadījums, kas man liekas diezgan bieži, ir šī žņaukšana. Jā. Kad vai nu partneris pārcenšas, vai nu arī cilvēkiem ir tie iekaramās strapes pie durvīm, un tad viņi žņaudz paši sevi. Tā kā viņiem tas ir patīkami, jo žņaudzot sevi vai žņaudzot kādu, piemēram, sievieti žņaudz vīrieti, piemēram, tad vīrietim uzlabojās erekcija. Tiešām? Jā. Es nezināju. Man viens vīrietis stāstīja, ka spiežot stipri nabu, arī var būt, stipri ļoti, ka var būt... Izklausās, ka tev tas ir aktuāli. Nē, tas nav aktuāli, vienkārši man šis te ir diezgan daudz dzirdēts. Nav aktuāli? Kas, Kulzu? Tu tiešām, tev tas nav aktuāli? Man nav aktuāli, bet man ir interesanti. Jo ir daudz visādi piemēri. Man daudz visādi piemēri. Es vairs nenodarbu. Es vienkārši zinu, cilvēki runā savā starpā, par žņaukšanu runājot. Atkal, kā Daniels teikšu, kā paziņā, viņi atzinās man, ka viņi patīk žņaukt. Nezinu, kāpēc, jo viņi dominē uz vīrieti un žņauts viņai patīk. Tas kaut kā viņa grib varu un viņa grib, lai šis te ir, kā saka... Un kāds tavs nākamais jautājums? Saki man lūdzu, Pēteri, ir daudz pieejamas visādas... rotaļlietas. Es biju vēl lielā veikalā, kur pētīju.
kas tik nav iespējams, un es domāju, ka vienkārši ir tik daudz iespēju spēlēties un darīt, un tas viss ir pieejams. Es domāju, vai tas ir labs bizness cilvēku, vai tas ir, tas ir tā interesanti, ļoti interesanti. Kāpēc interesanti? Cilvēkiem vispēcīgākais instinkts ir vairošanās instinkts. Tu domā, ka vardarbīgā, tagad neņemat tas orģijas, viņi domā par bērnu radīšanu? Pagaidi. Seks, principā, evolucionāri ir domāts, lai radītu bērnus. Lai vairotos. Respektīvi, tā ir psihoanalītiska pieeja, psihoterapeitiska, un evolucionāri mums ir izveidojies kaut kāda bauda no tā, ka ir seksuāls attiecības. Jā. Nezinu no kurienes, bet viņi ir radusies. Jā. Un būtībā tas blakus efekts, kad ir orgasms, kad ir bauda, kad ir prieks, tas ir nācis klāt, un līdz ar to cilvēki jau ir tādas būtnes, kas ir lielākajā daļā tendētas uz atkarību. Uz kaut kādu jaunu baudas pastiprinošām lietām. Šie instrumenti, kurus cilvēki pērk, viņi jau ir balstīti uz to, paskaties uz tām reklāmām par tiem sekšopiem, intīmu preču veikaliem. Es neesmu redzējis reklāmas. Neesi? Uz šoseis Pleskavas ir. Es zinu. Jā, un tur ir, kā saka, gribi vairāk, gribi ilgāk, respektīvi no sērijas, tiek pārdots instruments, kas uzlabos tavu seksuālo dzīvi. Jā, bet zini, Pēteri, ir taču tumšās istabas, kur cilvēki spēlējās viens otru neredzot. Kas tas ir? Aivar, tumšās istabas ir tikai gejiem. Meitenēm ir citas istabas. Jā, es zinu, ir tumšās istabas gejiem. Es neesmu bijis, bet es zinu, man būtu bail. Mans kaimiņš ir bijis no sērijas atkal. Man arī paziņo ir bijis, tas baigi labi. Tieši tā. Un, ko tu gribētu to teikt īstenībā par tām tumšajām istabiņām? Es tev pārtraucu. Viens otru, cilvēks neredz un kaut kā taustoties laikam un kaut kā sāk vienkārši savas orģis un tur viss uzreiz notiek. Un tur cilvēki salasās un viņiem vienkārši, viņi kaut kā izvēlās to partneri un tad viss notiek un tad iet mājās, geju klubā, un kā agrāk bija tas XXL, tā melnā istaba, tur tās orģijas. Es nepiedalītos, bet kā cilvēks var vienkārši iet, un viņš no bailes, nezinu, bet īstenībā viņš nezina, ko viņš tur varbūt ar kādu ietekmīgu cilvēku. Man liekas, mēs bišķi novirzamies no sadomazohistiskās tēmas šādā veidā, bet atgriežoties pie... Nē, tas neskaitās, tā ir cita deviācija. Ja mēs atgriežamies pie instrumentiem, būtībā, gribi seksu, gribi pieredzi, pērci, bet, būsim jau atklāt, ar gadiem jau tā seksuālā tieksme viņa samazinās. Tas libido samazinās, un ja vīrietis saka, ka viņam gribējās mīlēties, tad, ja viņam gribējies katru, kurš nāk viņam pretī, tad varbūt vecumdienās ap 50 viņam gribās katru otro vai katru trešo. Arī tik spēcīga varbūt šī seksuālā tieksme, kuru gribās realizēt dažādos veidos. Jo, ja tu ēd baltmaizi katru dienu, apnīk jau. Tu uzliec virsū, kā saka, īkrus, uz sviestiņa, uz maizes. Tas ir dārgi. Bet cilvēkiem ir pieprasījums pēc tā. Tāpēc jau arī pastāv uz Tērbatas ielas tas veikals, kur tu biji. Biju. Un cilvēki pērk. Pasties, viņš pastāv cik jau? 15 gadus. Vismaz. Jā, bet vēl citi bija, bet viņi aizvērās jau tas... Visu laiku viņi aizvērās. Šitie ir, man liekas, profesionāļi. Jā. Ja gribat izvietot reklāmu šajā raidījumā, dodat mums ziņu, pazvanat Aivaram. Es tomēr vēlāk pateikšu. Pēteri, pieņemsim, cilvēks ap 50 gadiem, un viņš ir bijis līdz, Kopenhāgenes sieva bija varbūt izšķūrusies, varbūt aizgājusi, bija šīs spēles agresīvas, piemēram, viņš palicis viens,
Vai viņam jau ir iestājies, ka viņš negrib nevienu šajā iesaistīties, vai viņš gribētu kaut kur atrast un mēģināt būt atkal jaunam un kaut kādā veidā baudīt? Saprotu, tas ir labs jautājums, jo tur tie scenāriji ir dažādi. Jā. Jo ne visi cilvēki uz to ir tendēti. Tā ir ļoti maza daļa no sabiedrības, lai gan ir doma, ka viņi varētu būt daudz. Saproti, varbūt vienu reizi kāds to dzīvē ir pamēģinājis un sapratis, ka tas nav viņa. Arī tā daudziem ir. Jā. Piemēram, šitās te 50 pelēkās nokrāsas, ja, cilvēki ar romantiku skatās uz to, kas tur notiek. Ir cilvēki, kas vispār to filmu neiet, jo domā, ka tas ir softcore. Ko nozīmē šis vārds? Maigais sadomaso, ka tas ir tāda rotaļāšanās ar romantiskām attiecībām. Kaut kad realitātē sadomasohistas attiecībās reāli var būt saskrāpēt līdz asinīm mugura, varbūt būt zilumi, un tad sieviete vai vīrietis nevar aiziet uz peldbaseinu. Jā. Es atkal teikšu, kā Daniels, manam paziņam kolēģim bija saskrapēta mugura, un es redzēju to muguru, un man likās, ka tā viņa partnere, viņu vajadzētu uz nodaļu, jo viņa ir psihopātiski ar viņu. Bet viņš negribēja, bet viņš vienkārši padevās, viņš to visu negribēja, bet ir tāda terapijas metode, kā saka, skrāpēšana. Jā, un tā bauda no tiem skrāpējumiem un tām rētām ir balstīta tajā, kad sievietei gribās, ja tā ir sieviete, kas skrāpē, viņai gribās iezīmēt savu partneri ar šo skrāpēšanu līdz asinīm, jo tas, ko izjūt otrs partneris tajā momentā, kad viņam ir saskrāpēta mugura, viņš atcerās, tas ir fiksācija uz šīm sāpēm, ko viņam ir nodarījusi sieviete. Viņš atcerās to kaifu, kā viņš ir beidzis, viņš atcerās tajā to gadījumā aktu. Nebija, viņš negribēja iesaistīties. Es tev pastāstu, kas ir tāds sadomasohistiskas attiecībās. Viņam tur nav kārtībā. Bet nākamais jautājums. Ko darīt, ja cilvēkam ir 60 gadi un viņš izdomā, piemēram, es gribu paspēlēties. Viņš aiziet uz sekšopu un grib kādu blakus, vai vecumdienās var sākties arī šis tieksmes un tā lēnītēm kaut kā tur spēlēties. Labs jautājums ir, kas tas pa cilvēku, kā viņš izskatās un vai viņš var piesaistīt atbilstošu pretējā dzimuma partneri ar domu to darīt. Vai viņš spēj piesaistīt cilvēku, kaut kādā veidā, kas viņam palīdzēs, un cik viņš pats ir pievilcīgs. Tur ir daudz faktoru vispār, kas ir realizēts. Un ko viņš vispār ir saticis? Ja tur pretīm būs sieviete, kas ir uz to gatava vispār, un kam tas cilvēks var patikt vai nepatikt. Jā. Tā kā tas nav atkarīgs tikai tāpēc, ka cilvēks varbūt tur ir bagāts un viņš ir liels, varbūt meitene atteiksies vispār kaut ko darīt ar viņu. Bet viņš viņu iznomājas, kam viņa vajadzīga. Budzīta. Pēter, ko tu teiktu kā psihiatrs vispār par šo tēmatu, par cilvēkiem, kas ar šo nodarbojās? Ko tu kā psihiatrs teiktu? Ko es varētu teikt? Turpināt atbildi uz iepriekšējo jautājumu, kad mēs aizvirzījāmies atkal kaut kur ne tur. Doma ir tāda, ka tā var būt fāze, kad cilvēks atrod cilvēku, ar kuru viņam to ir patīkami darīt. Viņam ir kaifs, viņam ir labi. Un pēc šī cilvēka, ja šīs attiecības izjūg vai arī fāze paiet, kas var ilgt vienu reizi vai var ilgt 4 gadus, piemēram, un ja tas beidzās, un tas ir bijis pietiekoši kvalitatīvi un veselīgi, cik tas veselīgi var būt, protams, tad būtībā viņš ne ar vienu citu neiesaistīsies vairāk tādās attiecībās. Un tāpat laikā var būt trešais variants, ka šīs ir patoloģiskas attiecības, kur cilvēks ir reāls varmāk. Viņš ir atradis, kā saka, šo te iespēju kādu sīst. Viņam ir jāiet pie psihiatra risināt šo jautājumu? Jautājums, cik tas viņam traucē dzīvot? Cik tas ir bīstami viņa partnerei? Viņam jāiet pie psihiatra, vai ne?
Nu kā viņš cilvēki, ja viņš ir smaga, ja viņš ir aizgājis Ja, pagaidi, ja tevi piekoja līdz tādam, ka tu atslēdzies, protams, ka viņam jāiet pie psihiatra. Nu jā. Ja viņš vienkārši iekaust un tur ir daži zilumi un cilvēks, kā saka, ir brīvprātīgi iesaisties šādās attiecībās bez līdzatkarības, bez atkarības, bez vēl kaut kā, tā ir seksuāla pieredze. Nu, ja iešanās koks un ir enerģija. Mēs nerunājam par koksu, mēs runājam par attiecībām, kas ir balstītas uz uzticībām. Es runāju par enerģiju būt ļoti aktīvam. Tas bija tāds joks. Tas bija tāds joks. Sapratu, jā. Tā, un kā tu vērtēji vispār kopumā sabiedrībā, vai šīs te ir izplatīta šis sadomasohisms? Kā jau es teicu, es domāju, es pieņemu, cik es esmu dzirdējis un saskāries runājot ar cilvēkiem, ka daudzi vismaz vienu reizi par to ir sapņojuši. Par šādu veidu attiecībām vai šādu veidu pieredzi. Un man liekas, ir arī ļoti daudz cilvēku, kas ir pamēģinājuši vismaz vienu reizi. Un sapratuši, ka tas iespējams nav viņu lieta. Viņiem vajadzēja to sajust, pamēģināja uz redzēšanos. Tas nav mans. Jā. Tieši tāpat kā bija šī popularizēšana sadomaso, ko mēs jau pieminējām. 50 pelēkā nokrāsas filma. Viņai 3 sērijas ir. Pieprasījums ir. Ļoti labi. Es neesmu vēl ko pamēģinājis, un man vēl. Es nezinu, kā tas būs. Es bāju, ka tev nogalinās vai tajā seksa aktā. Jā, bet ja man ir sākuši žņaukt, tā ir veselība. Tu vienkārši vienojies, ka tev nežņauks. Bet jāizdraujās pēkšņi fāzi uz. Pagaidi, pasaki drošības vārdu. Stop. Viņš saka, nekā nebija, es vēl neesmu beidzis. Diemauts viņam pretī. Okay. Cilvēkiem patīk arī mājās savu partneri pataisīt sunīšu lomā, un viņi pat dzīvokli staigā ar ķēdi, un viņi jāiet ar kādu trauciņu, un tur spēlējās, un tad tur ir tā kā sunīti. Tas ir baigais retums īstenībā Latvijā. Varbūt Vācijā pa ielu var pastaigāties lateksa stērpā, bet Vai sabiedrībā kopumā tas ir drīkst par to runāt vairāk atklātāk, ka tas ir normāli, vai tas tomēr nav normāli? Bet mēs tagad runājam par to. Es saprotu. Varbūt mēs esam pirmatklājēji tajā visā. Varbūt. Bet varbūt jau tagad pacientu būs vairāk. Klientus, kas klīnikā. Tev ir bijuši tādi pacienti, kurš atklāti saka, viņi tur viņi spēlējās un dalās ar tevi? Tas ir konfidenciāli. Es sapratu. Tātad jā. Bet cilvēks, kurš, piemēram, grib pirmo reizi pamēģināt, kā viņam pārkāpt tam pāri? Piemēram, kā viņš pārkāp to? Viņš nezina, ko grib, satiek cilvēku, kas zina, ko grib, un kā tikt ārā, ja tā spēle sākās, un tas traumēts paliek varbūt. Ir specifiski saiti, un viņos cilvēki satiek līdzīgi domājošos. Vai mazohisms arī iet pie dzīvniekiem, ka ir cilvēki, kuri izmanto dzīvnieku? Dzīvnieku izmantošana ir deviācija, saslimšana, un tā neiet kopā ar normālu, adekvātu seksuālo aktu. Tā vienmēr visticamāk, un, protams, būs kaut kas no šizoīdā tipa šizofrēnijas diagnožu klāsta. Sapratu. Bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti dīvaini. Par dzīvniekiem un cilvēkiem? Jā. Protams. Ļoti dīvaini. Es negribētu redzēt, kas notiek ar šito, bet es zinu, tiešām atkal kādēļ runāju, cūciņu paņēma, un tad izšķīrās, un tad arī cūciņu nogalināja, un gaļu nēda. Tas bija šausmīgi viņiem, protams, bet tā gadās. Bet tas neiet pie mazohisma, ja? Tas iet pie perversijas. Sapratu. Nākamais jautājums. Jā, Pēteri, liels paldies tev. Tas nav jautājums. Kas? Tas nav jautājums. Man vairs nav jautājumu. Tu gribi beigt?
Es mājās mēģināju, bet nesanāca. Man kaut kas nesanāca reāli. Es porno skatījos, bet man nesanāca. Klausies, beidzam. Beidzam šo raidījumu kopā. Kā? Nu, atvadies. Ko tu man darīsi, sitīsi? Ar šo mēs šo epizodi beidzam un ceram, ka jums tas ir noderīgi. Un, Pēter, liels tev paldies. Un paldies, ka mēs varam arī par šo tematu pasmieties. Un tas ir interesanti. Mēs nevienais... Tev bija smieklīgi, man nē. Man ļoti interesē. Tā kā paldies, ka tu izskaidroji. Un atkal esi šeit. Un kā vienmēr, un profesionāli. Un mēs ļoti novērtējam tevi viens otru. Paldies tev liels. Paldies jums liels. Thank you for having me. I want doggy style.